pārstāve Valmieras rajona Vaidavas ciemapuvā jauna vadītāja Aija Buķele. Tas vecāks, katram savs priekšstīgs nesams un savu pēctiešu plecā. Es skatos uz jums, jūs vienīgi raugāties manī. Vajag, lai acis nesatums, vajag, lai vārds mutēs skanīgs, vajag, lai cilvēku biežāk dzirdētu, saprastu. Nezinu, kā pārējiem Rīgas kultūras darbinieku tehniku absolventiem, bet Aijai ar pirmo darbu vienu laimējies. To, ka Vaidavā godināja pašdarbības veterānus. Jānis un Anna Šulci, kuri ciet kopš 1924. gada. Pirms gadiem 25 daudz saimniecību vadītāji teikuši, ka pašdarbība atver cilvēks no darba. Tagad saka, pašdarbība disciplinē, veidot darbu kolektīvu. Tikko aizdarbējuši negaisu kāri, kā izslāpis zirgs, strautā iegridusi der varavīksni. Padzērusies, spēkus atguvusi, tā paceļas augšu līdz pat padevešu griestiem, izsliens visā 7 krāsu košumā un krāšumā, un tas viss strautu dāsnuma dēļ, jo strautu bagātāks, jo spilgtāks 7 krāsu dots. Gaismas spēks, lai vienmēr vairojās šajā gaišajā kultūras namā, tāpēc mēs gribam arī teikt paldies Vaidavas kultūras namam, Raivi lūdzu, un dāvinām saldumu mūsu kultūras kolektīviem, lai spēks vienmēr ir uz priekšu strādāt un darboties vēl spēcīgākā līdz šim.
sevi atrādīt. Jānoliek, nav laika atvilkt telpu, bet pēkšņi kņadarīs, sirds sevi atkal rod. Labs cilvēks ienācis ir mūsu mājās. Un nobeidzot ar šo labs cilvēks ienācis ir mūsu mājās, es gribu teikt tā, ka šajā baltajā, skaistajā mājā šodien ir sanākuši visi labi cilvēki. Slikta te nemaz neviena nevarētu būt. Jo šis ir nams, kas dod cilvēkiem dvēseles prieku, mieru, mīlestību, atpūtu, visu pozitīvo, ko vien kultūra var dot. Raivi, tu man teici kaut kad, vai kā tu tur teici, cik es tos gadus? Es gan atļaujos teikt, kad es te biju 8 grūtus darba gadus. Un es tagad gribu, lai pie manis nāk tie jaunie 2 blondie kungi. Abi laimīgi. Nemaz nekaprēt. Katrs savā pusē. Nu, paskatieties, kad mēs vēl tik jauni un skaisti būsim. Nepavēlti ir teiciens. Es neatceros, kurš to ir teicis, bet ir teikts tā, ka katrs cilvēks ir tik jauns vai vecs, kāds ir viņa dvēseles stāvoklis. Un ar gadiem tam nav nekāda sakara. Un jūs varat iedomāties, šie abi kungi 8 gadus, kā viņi mani te. Ai, tie bija forši gadi. Kaut Dievs dotu, ka tādi vēl atgrieztos sadarbībā un kultūrā. Es nedomāju par politiku.
Zināt, kā bija man jau iepriekš, bija ļoti smags priekšnieks, Dr. Laucis, bet paldies Dievam, viņš bija viens, gan grāmatvedis, gan priekšnieks. Te man bija divi, gan priekšnieks, gan grāmatvedis, un ar abiem bija jātiek kārtībā. Un tad jau es kaut kā ar to pirmo priekšnieku mācīdamās drusku biju jau piešāvusies, kā vajag. Tad, kad es netiku ar priekšnieku galā, tad es gāju pie grāmatveža. Grāmatvedis bija vienmēr, un arī vēl tagad, kluss, mierīgs, ar smaidu, pat tad, ja viņš nedeva naudu, es pēc tam izdevu. Bet viņš nekad neklaigāja, nekad neko tur. Es saku, grāmatvedi, tur priekšā mums tas, vajadzētu tik un tik. Pie priekšnieka bija, es saku, nebija, baigi daudz vajag. Viņš saka, labi, atstāju, padomāšu. Tad es zināju, ka viņš aizies pie priekšnieku un abi vienosies, un viss bija kārtībā. Es saku, kā atklāts cilvēks, ka tad, kad tu sāki strādāt, es domāju, lai Dievs tev stāv klāt. Bet par cik es viņam arī ticu, mans lūgums ir izpildījies. Dievs tev ir stāvējis klāt, tu esi audzis ne tikai garumā, bet ļoti tu esi audzis. Darba ziņā, tev gan arī bija superīgi skolotāji, un atkal es gribu atgriezties pie savas domas un pārliecības, ka cilvēks var beigt 5 augstskolas, bet ja viņu šī lieta neinteresē, ja viņš nav sācis strādāt un pārliecinājies par lietām, tad tiem diplomiem nav nekādas jēgas. Veiksmi tev un aicinu man pēc 5 gadu arī vēl.